Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu politiķis un uzņēmējs. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, latviešu kods. Šovakar mums ir diezgan grūts uzdevums dots, jo mēs šodien atkal gribam nodarboties ar atpakošanu. Atpakosim dažādas politiķus, organizācijas politiskās, jo top drīzumā Saeimas vēlēšanas. Un te nu ir, kāpēc mums tas būtu svarīgi tāda veida atpakošana, jo ieskatīsimies, ko politiķi sniedz tautai kā vēstījumu, kas ir svarīgs, un kāda ir bijusi tautas reakcija uz to, ko politiķi domā, ka tas ir svarīgi. Vai intereses ir saskārušās vai gājuši diametrāli pretējās virzienos? Par to mēs šodien arī parunāsim. Iesākšu es ar divām politiskajām organizācijām, un tad turpinās Rudolfs un Ģirds mums dos kā parasti plašu vērienu par statistiku un skaitļiem, bet es, lai iesāktu tādu nedaudz ironizētā un, kā saka, pozitīvā aspektā, sākšu es ar politisko anekdoti. Redziet, ir mums tāda kustība par, un ieskatoties šajā mājas lapas pusē, sociālos tīklos, nesen viņi ir veikuši tādus kā aptauju starp savējiem. Un jautājums bija, ar ko tev asociējas kustība par? Nu, protams, tur priekšplānā bija arī Pavļuts, ja reiz Pavļuts grozās kameras priekšā, tad mums ir tāda apjausma, ka droši vien pošas uz Saeimas vēlēšanām. Viņam tika uzdots jautājums, ar ko tad jums asociējas, un tad viņš saka, man ar draudzību. Draugi, mēs visi esam kopā, mēs esam draudzīgs kolektīvs, draugi. Nu, un saistībā par draugiem es jums gribu atgādināt kādu vienu no notikumiem, kas mums Latvijai arī bija svarīgi, un izrādās, ka Pavļutam vieni ir draugi un citi ir, teiksim, tā ienaidnieku, un neskapēc izskatījās tā, ka tauta viņam ir ienaidnieku pusē. Bet draugi bija Artis Kampars. Nu, droši vien jūs varat jau aptvērt, par ko tad jau būs tas stāsts. Mums ir, zinām, tie 3 burtiņi, OIK, un mēs atceramies, kāda bija tā OIK afēra, un tāpēc vai mēs Pavļuta kungu varam uztvert kā draugu, manā uztverē ne. Bet sākšu es ar šo te, ar ko tev asociējas kustība par, tad lūk, šie te politiķi gozējas kameras priekšā, runāja lielas runas, un es ieskatījos komentāros. Nu, tad ko tad komentāros rakstam? Jo komentārus parasti mēs redzam, ko tauta runā. Nu, protams, savējie tautieši un citi savukārt tautieši, kuriem ir pretēji viedokļi. Nu, tad es jums gribu nolasīt dažus komentārus, ar ko tad tautai asociējas kustība par. Tad lūk viens komentārs skan. Kā jūsu rindās var atrasties Pavļuts, šis divkosis un narcis, aiz kura liekulības un nīkulības nastas ar savu Covid afēru stāv daudzu iedzīvotāju likteņi. Un vēl viņš atrodas uz brīvajām kājām, nesodīts. Tad nākošais kustība par asociējas ar politmafiju. Nu, ja mēs runājam par OIK, tad noteikti. Tad nākošais komentārs bija, man asociējas ar Covid un netikļa praidu. Tad 2 lietas. Nu, un tad pārsvarā mūsu latviešiem asociējas partija ar 2 lietām. Tas ir Covid un praidu.
Te mēs varam pasmīnēt vai pasmaidīt, bet nu es jums atgādināšu netālo vēstures faktu, un te nu es ieskatīšos laikrakstā dienas biznesa. Jo tur bija pateikts ļoti precīzas tādas frāzes, kuras es šodien gribu akcentēt. Laikraksts dienas biznesa rīcībā esošā informācija liecina, ka vēsturiski izsniegto licenšu skaits, kas rada ietekmi uz obligāto iepirkumu kompetenti, lielos apmēros pieauga laikā, kad ekonomikas ministru amatu ieņēma Artis Kampars un Daniels Pavļuts. Kampara laikā izsniegtās atļaujas ir atstājušas vislielāko reālo ietekmi uz OEK, un, piemēram, 2015. gadā 58,1% no OEK veidoja tieši Kampara pieņemtie lēmumi. Savukārt uz papīra iesniegto licenžu rekordists ir Pavļuts, kurš, lai gan jau no pirmās dienas skaļi kliedza par OEK licenžu dāļāšanu, apturēšanu, neko nedarīja, lai mainītu esošo kārtību un stipri kavējās ar lēmumu pieņemšanu. Nu, un tagad mēs rezultātus redzam, jo viņš, redziet, esot licenžu rekordists, ja, nu tad kāpēc, lai viņš ietu pats pret sevi savukārt, ja, savu peļņu. Tad lūk, ko mēs par tiem draugiem varam liecināt, kas Pavļutam ir bijuši tie lielie draugi? Es domāju, ka noteikti Artis Kampars, bet ne tauta. Un tas būtu par vienu šo te partiju. Un otru, ko es gribētu pievērst, atgādināt, tā ir progresīvie. Un progresīviem, kāpēc man tas būtu svarīgi, te nu es gribu parunāt par garīgām vērtībām. Varbūt jūs teiksiet, ka tas nav tik svarīgi, jo ekonomika pirmā vietā, bet redziet, ar kultūras formulējumu mēs varam ienest tādu aizu robu ekonomikas situācijā, ka maz neliekas. Un tieši ar kultūru mēs varam ienest tādas drāzas, ka nekāda ekonomika nepalīdzēs. Un par ko es šeit runāju? Pagājušajā nedēļas nogalē no 19. līdz 21. februārim Ķīpselas izstāžu centrā norisinājās tradicionālā izglītības izstāde Skola 2026, kurā skolu audzēkņi, vecāki un pedagogi varēja iepazīties ar mācību iespējām Latvijā un ārzemēs. Un redziet, šajā Ķīpselas izstāžu zālē mani šokēja kāda lieta. Es redzu, ka viena no šīm te izstādes skatuvītēm ir musulmaņu kopiena. Un šķiet, kāds musulmaņu kopienai sakars ar mūsu latviešu skolām un skolu 2026. Un te nu es jums atgādināšu, ka vēl nesen mēs raidījumos esam runājuši par to, ka kāpēc gan mēs neapstādinājām to migrantu vilni Latvijā. Mēs varējām to apstādināt kā izņēmumu, jā. Un tomēr es runāju tieši par migrantu kvotām, ja, un mēs tās neieviesām. Mēs neapstādinājām kaut kā ne Eiropā, mēs varējām iestāties par to, lai apstādinātu. Tad lūk, mūsu Latvijas sirdī, tieši Rīgā, kā jau jūs redzat, ielās ir jau tumšas ādas krāsas cilvēku vairums, un brīžiem jau nevar saprast, kur ir jau latvietas. Es domāju tieši par Rīgu, ne par citām pilsētām. Tad, lūk, un tad mēs varam nojaust, uz ko mūs ved šādi te progresīvie stabilitāte,
Diemžēl arī Latvijas pirmā partija, kura iestājās par kristīgām vērtībām, jo arī viņi pie vainas šajā procesā, jo es atkal atgādināšu jums vēl kādu notikumu, kad Saimā izskatāmi bija komisijā nodeva zaļie zemnieki, šoreiz rosināja likuma grozījumus, kas paredz rīkot pašvaldības referendumu par jebkuras jaunas kulta ēkas būvniecību, kas neatbilst satversmei nostiprinātajām latviešu tradīcijām un kristīgām vērtībām. Kaut arī grozījumos netika minētas tieši mošejas, bet bija nojauta par to. Un es atgādināšu, kādi bija tie balsojumi toreiz. Tad šiem te grozījumiem bija progresīvie un stabilitāte, un nebalsoja 4 no Latvijas pirmās partijas. Latvija pirmā vietā, es domāju. Igors Judins nebalsoja, Juris Viļums nebalsoja, un pie frakcijām nepiedaroša Viktorija Plaškāne nebalsoja. Un par progresīvajiem, par šo te balsojumu mani tas neizbrīna, bet kas ir ar tiem 4 deputātiem no Latvijas pirmās partijas? Man nav skaidrs, jo man šķiet, ka tādos nozīmīgos lēmumos, tev taču būtu jāskrien pirmajās rindās šādi iespēja par kristīgām vērtībām, par baznīcā, ja? Tu droši vien domāji Latvija pirmajā vietā, jo reiz Latvijas pirmā partija gadus 15 kā mirusi ir. Jā, es pārteicos, paldies tev par korekciju, jā. Jā, bet arī toreiz bija Šlesers, un tagad ir Šlesers. Jā, un redziet, tas mani izbrīnīja, jo toreiz un tagad ir lietas, kurās mēs varam sniegt savu ietekmi, un tas ir mūsu balss. Un ja tu to balsi neizmanto savas tautas labā, un tad tev ir, un šie te tā nebalsošana, ja? Es nepiedalījos. Jautājums, kāpēc tu nepiedalījies, kur tu biji tajā brīdī, ja tu nebiji darbā? Tu nebiji darbā. Kur tu biji darba laikā, man jautājums. Un šī te nebalsošana, manuprāt, vispār viņu vajadzētu tā kā izgriezt ar šķērītēm šādu te iespēju. Vai tu balso par, vai tu balso preti, jā? Bet tāda izlīšana caur adatas aci, mani tas mulsina, teikšu tā, godīgi. Tas, ko es tagad teicu, tās bija par šīm te 2 partijām, un tā vietā, lai palīdzētu augt un attīstīties mūsu baznīcām, mēs te iestājāmies par mošejām. Un kas tas jautājums ir, redziet tās iespējas, kuras mēs palaižam garām. Rudolf, lūdzu. Paldies, Madlēn, tu šodien burvīgi izskaties, arī Girts labi izskatās, arī es labi izskatos. Es no sākuma atļaušos drusku pafilozofēt. Redzi, tu teici, tu uzdevi jautājumu par tām vēlmēm, par tām sakritībām, vai sakrītot vai nesakrītot. Tad es tev pateikšu tā. Tu ļoti filozofiski tā pajautāji, es tev tikpat filozofiski atbildēšu. Šīs vēlmes ar to piedāvājumu, ar šī piedāvājuma izpildījumu nesakritīs nekad. Nekad. Vienmēr atradīsies kāds, kas gribēs mest akmeni. Ir tā, jo mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, mūsu politisko partiju spektrs ir raips tā kā praidīsta karoks, un viss notiek. Es gribētu parunāt, tu runāji par tādu patriotiskumu trūkumu, tu runāji par zinām, neprofesionalitāti. Es gribu parunāt par vēl 2 aspektiem, kas valda tādā mūsu vietējās politikas lauciņā. Pirmais vispār zināmais, es tā domāju, vai vispār apspriest to vai neapspriest, man liekas, ka pāragri, tad
lielā Krievu purva burbuļošana. Un tāda, atcerieties, bija filma par Baskervilu suni, un tur tas gaudas skanēja, jā, un tad blum, 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 jā. Tas šobrīd notiek lielajā Krievu purvā. Viņš sadalās ar vairošanos, un pateicoties, manuprāt, ļoti pareizai likuma normai, ja cilvēks ir pametis kādas partijas frakciju, citā frakcijā viņš iekšā netop ņemts. Un tad viņš paliek strādāt par tādu, tādu dievu un cilvēku nepieņemto bezparteisko, vai kā viņš tur saucās, tas neatkarīgais deputāts. Un pēdējā laikā tāda ļoti daudz ir Ļošam Roslikovam. Man vispār ļoti izbrīna šī te ir kā ļoti sparīgi sākusi strādāt savulaik. Viņa ļoti sparīgi sāka strādāt Rostikova tā brigāde. Un saukt tur viņi Siguldai nozag to S-burtu. Atcerieties, jā. Es ar izsaukumu zīmi, tur bija gandrīz līdz tiesai aizgāja, ja nemaldos, Mitrovits kungs mazliet tā kā maigi izsakoties iebildi pret tādu rīcību, un nekas viņam nesanāca, bet ļoti tā, varēja redzēt, ka ir ieguldīti lielu līdzekļu, nav ko slēpt, tīri profesionāli veidot mājaslapu un tā. Bet tad Ļošu Roslikovu sāka vajāt visādas bēdas. Pirmkārt, viņa pievīla vārdu pilnā nozīmē, tāpatās arī kā valsts, tāpatās kā Centrāla vēlēšana komisija, viņa lielā palīdze Glorija Grevcovs kundze, kas tika tiesāta, viņa ir krimināli sodīta, viņai ir sodāmība. Un, protams, ka ārkārtīgi pateicīgais Roslikovu kungs viņu izsiet no partijas toņās pat arī ārā. Viņš faktiski varēja to nedarīt, jo vietu saimā, kā tiesāta persona, viņa zaudēja, kāpēc bija jādzen ārā no partijas, kur viņš starp līdzīgiem tādiem pašiem atrastos, man īsti skaidrs nav. Tad sākās valodas nedienas. Atcerieties, bija tas dīvainis uzvārdā Pučka. Un kas tik viņam tur nebija? Viņš tur kājas lauzis, cik es saprotu, abas. Ja, nesen te kaut kā rādīja, viņš tīri smuki ļepatoja. Ja, tā kā, manuprāt, cilvēks ar svaigi laustām kājām tā, gluži neskraida. Vai arī tas ir kāds jauns medicīnas brīnums. Bet, redziet, tas ir, lai cik ironiski tas nebūtu, šī stulbā pieeja ar it kā traumām. Neviens nemetīsies pārbaudīt, kurš skries tam Pučkam pakaļ. Mēs tev iesitīsim pa ģipsi, sāpēs, nē, tā neviens nedarīs. Ja? Un šie cilvēki to izmanto. Atcerieties Artūs kaimiņu ar notītajām roķelītēm. Tas pats variants, ja? Pažēlojiet man, es esmu apdedzis tur toreiz, kaut kas tāds bija. Nezinu, es neņemos neko apgalvot, izties ļoti nelāgi, ļoti neprofesionāli un tā. Tālāk. Pučkam pēc tam laustajām kājām un nespējas latviski komunicēt ne bū, ne bērne kikirigu, nācās pamest tātad vietu. Viņa vietā nāca Jelena Kļaviņa. Ļoti izglītota, nav ko slēpt, simpātiski jauna dāma. Viņa tur kaut kādu labu amatu pieņēmusi, bet kas tev deva? Ļošam atkal nedienas klāt, jo Jelena Kļaviņa jau ir sodīta par nepietiekošām latviešu valodas zināšanām, un šobrīd, cik es saprotu, Saeima gatavojas viņu, tāpat kā Pučkas kungu, nosūtīt uz valodas pārbaudēm. Jā, tātad Ļošam galīgi neiet, nemaz neiet Ļošam ar to personālu. Kas interesanti, ja mēs atveram stabilitātei mājaslapu, Pučka vēl tur ir vietā, pilnā augumā. Un Glorijas gan laikam vairs nav. Tātad, kādu secinājumu var izdarīt es, ja? Nebūdams profesionāls, kaut kāds politologs vai cilvēku pazinējs. Ja? Manuprāt, ka
partijas stabilitāte ļoti klāji raksturo, ja nemaldos, Ludviča teiciens, nu viens no Ludvičiem, tiem franču karaļiem valsts, tas esmu es, ja. Šajā gadījumā partija es esmu es, jo, nu, es neredzu, ka tur kāds būtu baigā cīņa par partijas biedriem. Es neredzu, ka tur būtu tādas spēcīgas kaut kādas harizmātiskas personības. Jā, partija diezgan jauna, ja, bet personāži jau visi vecie. Ja. Tie no citām kulītēm salīdušie vēži. Ja. Bet šā vai tā, tur neviens baigs spēcīgais vēzis atrāpies nav. Tas ir kā neiet, lūk, mums te Ļošam Rosikovam. Nu, labāk nemaz neiet, bet drusku smukāk, smalkāk iet sociālistiskajai partijai Saskaņa. Nils Valērjevičs Ušakovs, pildot Eiroparlamenta deputāta pienākums, ir atteicies no vietas Saskaņas valdē. Taisnojoties ar to, ka viņam esot jāvelta visu sevi Eiroparlamenta budžeta izstrādēji. Raugi pēkšņi Nilam Vaļerjevičam ir ieniezējies strādāt. Reiz pa 8 gadiem vai kaut kā mazliet pastrādāt. Varbūt, es neapstrīdu. Iespējams, ja cilvēkam iekoda kādam ušam, viņš lēma strādāt. Jo man līdz šim nav palicis iespējas, ka Ušakova kungs būtu varens strādātājs, un cik necik tāds ar tendēts uz darbu. Viņiem, taču tur dalīšanās notikās, ja, tur, es neatceros, kura no dāmām, man viņas jūk, tās interfrontists, man viņas drusku jūk, viena paziņoja, es aizēju, man ar pat ceļam nav ar jums. Un tur bija tik interesanti lasīt, ja, kad tie dargie policēji, ja, tai mīļie aizgājēji veltīja, nodevēja tā, šitā. Un tie sagaidītāji šajā pusē, ja, teiksim, tāds kungs kā Giešina kungs, ja, un tam līdzīgi simpātiski kungi, un nāc pie mums uz jauno Saskaņu. Jaunā Saskaņa, tas ir tāda vārza, kur piedalās arī, piemēram, visiem labi zināmais Pagora kungs. Ja? Ko mēs no visa šī varam secināt? Mēs varam ilgi runāt, kurš ir kur aizgājis un kas ar ko ir noticis, būtu palielam tam nav lielas nozīmes, jo, kā jau es teicu, tur tādu interesantu personību nemaz nav. Cita lieta, teiksim, Trosikovs aiziet pie Aināra un teikt, Aināra pieņem mani, tad mēs varētu par to parunāt, bet tā palielam ne. Kas šobrīd notiek ar Rosikovu? Rosikovam šī situācija ir super neizdevīga un neparocīga. Bet, kā teica čekas aģents Pugulis, ja, godmans, bet ir viens tāds bet interesants, ka, jā, taktiski šobrīd šie interfrontes mazbērni visi, ja, šie puķa zobi, taktiski viņi šobrīd zaudē. Taktiski. Bet kas lai zina, kas notiks strateģiski? Jo es nevelti savas garās un sākumā teicu, ja, mēs nezinām, kādi ir viņu nodomi un kādi viņu plāni. Iespējams, ka pēc mēneša būs krietni skaidrāks. Tāpēc skatīsimies, vērosim. Un vēl viena lieta, ko es gribēju šovakar tā ātri, es tiešām būšu tāds mēģināt būt konspektīvs, jo man ir tāds ļoti mīļš vārda brālis, kas strādā par Rīgas Rāskungu Rīgas domē. Proti runa būs par Brēmaņkungu. Par Brēmaņkungu būs runa. Tātad Rudolfs Brēmanis. Tas ir otrs iemesls. Ja? Atcerieties, kas tur bija tāds teiciens, kas Krievijai vainas, ja? Kas ir galvenie ienaidnieki, muļķi un ceļi. Ja? Par Latvijas ceļiem es nezinu, bet tas, ka muļķi mums ir daudz, tas gan. Jo es jau pagājušajā raidījumā veselu cilvēku kārtu nosaucu par stulbeņiem, un dažs labs komentārs pēc tam bija neglēmojoši. Tad lūk, Brēmaņkungam ļoti patīk skaļi paziņojumi un dažādi skandalēšanās. Ja?
Viņš ir kaut kur nokopējis kaimiņa kunga paradumu ar kameras kredītu un tā tālāk. Bremaņa kungs nesen savus pirksteļus apdedzināja. Aikā apdedzināja. Oh, Atcerieties, bija skandāls par būdiņas par 3000, es te pa 100 eiro viņi nokrāsošu. mhm. Nu, kā nokrāsoja? It kā jau tā liekas, ka tā varētu būt. Bet te iejaucās mūsu draugs Pēters. Pēters, kā zināms, ir celtnieks. Pēters ņēmās tā pirkstus pieliecot, publiski skaitīt. Pagdraugs mīļais. Neviena zaļie te neļaus pludmales būdiņu krāsot pludmalē. 100–150 eiro par mašīnu ar manipulātoru. Vecā krāsa jānokas, vēl pāris 100 nost. Sapūšie dēlīši jānomaina vietā, atkal naudiņu nost. Viņi ir jāgruntē, viņi ir jākrāso, viņi ir jāžāvē. Telpās ar jumtu, jo uz ielas to nedrīkst darīt. Un atkal ir vajadzīga mašīna manipulātora, kas aizved un noliek vietā. Un Pēters ir ļoti godprātīgs cilvēks. Ja? Viņam nav kaut kāda ambīcija kādam iestāstīt kaut kāds debesu brīnums. Un viņš teica, 3000, tas tā vien esot. Tādas ir tas reālīs. Ja? Diemžēl tā ir, jo nevar vairs tā kā padomju laikos. Jūs atceraties, kad bija tas, ka tās pārģērbšanās kabīnes tika krāsotas pa taisnā pludmalē, un tā bija interesantais smiltīs, tā krāsa bija sapilējusi. Un cik ātri tās būdiņas pūva kopā, jo tur pa vecai krāsai pat sāli nenomazgāja, tik šmurgāts kaut kas pa virsmu. Tagad jau savādāk, tagad nedrīkst. Un ko izdarīja? Un tas bija tas brīdis, kad gan Bremaņa kungs, gan viņa lielā draudzene Grevcovas kundze, jā, jo viņa ir liela draudzene Bremanim, Bremans mīl šādus cilvēkus, acīm redzot, krimināli sodīts, un Grevcovas kundze arī. Es viņai kaut ko tur jautāju, vai viņai, jo viņa ir tas cilvēks, kas publiski māca mums neurbināt degunu, ja, viņai tas nepatīk. Un tur viņi bijuši, un tur ir viens cilvēks, kas dzīvo, viņam tur smirdīs. Mēs te jau bijām, ja, trauksmes cēlā, ja. Es uzrakstīju viņai jautājumu, vai viņai nešķiet mulsinoši, ka viņai kā personai, kas ir krimināli sodīta par melošanu, es neatceros precīzi formulēt, bet viņa tika sodīta par melošanu. Vai viņai neliekas, ka viņas šīs te kvēlās runas ir nedaudz nevietā? Īsti, ko atbildēt, viņa nebija. Un ko jūs teiksiet pa būdiņām 3000, ja? Jo, tur bija saņemts instrukcijas, to man vārdu brāļa, kas notiek tālāk? Tālāk notiek. Tālāk Pēters iejaucās un publiski pastāstīja, kad Bremans vienkārši izsakoties ir ambīlis, ja, kas vienkārši, viņš ir kaut ko izdomājis, jo 3000, ja, un šo domu mēģināja translēt tālāk, ja, Rāģiņš, ja, tas, ko es teicu pagājušajā reizē. Un, protams, ka Glorija, tieši tāpat. Un Bremans izdarīja lielu muļķību. Viņš ir spītnieks. Viņš ņēmās publiski zākāt Pēteri. Kad viņš tur griezīšoties viņa darba vietā, un kas viņam, kaut kādas tur vainas viņam atrada, un kāds viņš ir ģimenes tēvs, un kas tur ko tur. Nevajadzēja Pētera ģimeni aiztikt. Ja? Pēterim tas ļoti nepatika, ko darīja Pēters. Pēters rīkojās likuma ietvaros. Pēters neuzrakstīja vēstules tikai uz Interpolu un Romas pāvestam. Visiem pārējiem vēstules bija. Rīgas domai, ekonomikas policijai, man liekas, ka vai knabam vai sābam, ka raksta, tā raksta, ja, Ctrl+C, Ctrl+V, neviens nav atkārt. Un Bremaņa kungs savā darba vietā, ja, proti Rīgas domē, saņēma ētikas komisijas, tur kaut kāds lēmums bija, es nezinu, es tur negribu ne publiskot, ne jaukties, tā nav man darīšana, bet viņš tika sodīts, un viņš drusku pierima. Bet patās atkal viņš sarosījās, bērnu dārzu bendes. Lūk, man nācās viņam atgādināt vārdu brāli, tu jau aizmuldējies pa būdiņām, gribi vēlreiz. Un interesanti, vārda brālis ieklausījās. Vārds ir daudz iedarbīgāks pa belzienu, pa degunu, acīm redzot. Vārds. Lūk, tā kā
muļķu mums, diemžēl, ir daudz, un ļoti liels ir tas elektorāts, kas šos muļķus ievēl. Tāpēc, kad ja muļķis runā skaistas, pārliecinošas muļķības, nu tad viss ir kārtībā, tad pa viņu var balsot. Jo ir tāda, Dietam ir tāda mīļa kolēģīte, Julīta Stepaņenko, jo ar ko viņi sāk? Viņi sāk ar muļķībām. Savā laikā, sen. Viņi tur ņēmās kino plakātos saskatīt pornogrāfiju un visādus citus apdraudējumus ģimenes vērtībām un tā tālāk. Ja? Tātad skaisti pasniegtas muļķības, acīm redzot, pārstāj būt pa muļķībām. Tālūk. Es iedomājos par Brēmanu, ko jūs teicāt. Viņš pa 100 eiro. Es domāju, ka varētu vēl lētāk nopēc krāsu buņģu pa 15 eiro, otru pa 5 eiro un ej un krāso. Tā kā padomu laikos, spainītis otiņu un ej krāso, ja? Un Nu, pieķesīta pludmala. Jā. Jā. Nu jā, tām krāsa buņģām un otām ir kā ir. Katram ir sava tā doma un uztvere, jā, un domā, ka ja tu mājās vari krāsot sienu pa 50 eiro, tad tu domā, ka valsts nokrāsos arī pa 50 eiro. Nu, bet te redziet, nē, tur ir likums ir šāds, likums ir tāds, vides likums un citi likumi, jā, un darba rokas un vispārējais. Tas viss nav tik vienkārši. Un kā izrādās, ka 3000 ir tā normāla, optimāla summa. Jā, bet lūdzu, dzird tagad tavs. Jā, paldies, Marlēn. Labvakar, dārgie skatītāji. Jā, paldies, Marlēn, par tavu stāstu un Rudolfu stāstam. Arī paldies. Sākumā dažas replikas, pirms es īsi komentāru varbūt par Juliju Stepaņenko, kas ir mums tāds diezgan nikns pretinieks Latvijā un latviešiem. Sākumā, aptuveni 3 komentāri. Pirmais ir par Marlēnu. Paldies par tavu stāstu par. Jā, tas īstenībā ir tāds šobrīd aktuāla tēma tādā ziņā, ka ir ļoti grūti saprast, vai Pars vispār ir organizācija vai nav organizācijas, jo ir organizācijas, kas ir tur pazudušas un kas vairs nekad nebūs. Tur bija tāds mītisks veidojums, tur nezinu, Kots Rīgai, kurš vairāk neeksistē. Savukārt Pars, kā partija, ir saglabājusi to savu tā struktūru vienību, viņiem ir birojas, viņiem tur ir tāds īpatnējs kadrs kā Miks Celniņš, biroja vadītājs vai kas viņš ir, un tur pāris politiķi ir palikuši, tur piesauc Pavļuts, par ko var diskutēt, viņš ir vai viņš nav, jo viņš kaut kur uzpeld un tad atkal nogrims. Bet it kā tas birojs ir pāris cilvēki palikuši, bet it kā viņi ir. Bet no otras, un viņi arī startēja pašvaldību vēlēšanās. No otras puses, tas, kas ir noticis Rīgā, kad viņi startēja Vienotības frakcijā, un tas, cik es zinu, tie ir 99%, ka viņi startēs arī Saeimas vēlēšanās no Vienotības saraksta. Un tad ir tāds jautājums, skats nākotnē, vai viņi tā kā apvienosies ar Vienotību vai neapvienosies. Jo man jau šķiet, ka viņi ir tā kā pilnīgi absorbēti no Vienotības puses, jo viņi vieni paši vairs nav dzīvot spējīgi, lai kaut kur kandidātu un kaut ko darbotos. No otras puses, varbūt viņiem tas kods, viņu partijas kods, tā kā saglabāsies, un tad viņi mēģinās, spuroties pretī liktenim, jo, pa lielam jau, man subjektīvais var komentēt, bet man subjektīvais viedoklis ir, ka viņiem ir tikai 2 iespējas, vai pazūs pavisam, vai arī, piebiedroties lielākajam brālim. Skatītāji, ja tu skaties, un tev ir viedoklis par, tad uzraksti, ko tu domā. Viņi tā kā pazudīs, viņi pievienosies Vienotībai, vai viņi varbūt veiksmīgi cīnīsies arī nākotnē pēc 5 gadiem. Bet tā ir interesanta tēma, kas ar viņiem notiks, jo viņi ir tādā izvēļu priekšā, lielo izvēļu. Bet Saeimas vēlēšanās viņi startēs Vienotības sarakstā, tas ir 95 vai 99%. Otrā īsā replika, Rudolfs teica, ka par tiem, kas tur izstājās no frakcijām, ka viņi tur ir dieva nepieņemt, vēl kaut kas nepiekrīt Rudolfa. Jā, viņi formāli zaudē frakciju un tā tālāk, bet, ja viņi izstājās, tad droši vien, ka viņi ir atraduši kaut kādas jaunas mājvietas un
Nu, tas, ka tu neskaities kaut kādas partijas frakcijā, tas nenozīmē, ka tu neesi gaidīts un mīlēts. Ja kurš ievēlēts deputāts, viņu gaida citā partijā ar atplasām rokām. Nu, kaut vai viens piemērs bija tāds, bija un ir joprojām tāds nodevējs kā Rajevs, kurš izstājās no apvienotā saraksta. Viņš izstājās, jo viņu, tagad man jāizvēlās vārdu, lai man neiesūdz, no malas man izskatās, ka viņu nopirka ar amatu vienotība. Tad ko dara Rajevs? Es viņam blakus nestāvu, Saeimas ēkā neesmu šobrīd un neeju arī ciemos. Es domāju, ka viņš ir tajā pašā vienotības frakcijā, tajās pašās telpās, izmanto tās pašas tur biroju darbinieku, sekretārus un tā tālāk referents un darbojās. Ko es to gribu pateikt, kad šie cilvēki, ja viņi aiziet uz citu partiju, tur, piemēram, tur no Rosļiko partijas aizgāja, tāds varbūt aizgāja pie Šlesera, tad es nedomāju, ka viņš ir tāds divu nepieņems. Viņam viss ir kārtībā, tam deputātam vismaz uz to laiku, kamēr viņš ir nodevis savu partiju, savus vēlētājus, varbūt ir arī nodevis, varbūt nav nodevis, par to arī var diskutēt, jo partiju viņš ir nodevis, bet vēlētājs varbūt viņš turpina viņiem kalpot, vienkārši zem citu tādu lietu sarga. Tā kā, tas ir tāds arī interesants aspekts par to politisko staigāšanu, par ko paldies Rudolfam tāds ieskats. Bet es tikai vēl papildus repliku, Rudolf, tu jau tur līdz galam neuzīmē precīzi, tu teici, ka tur nav, bet tur, manuprāt, izlaid ārkārtīgi būtiski aspekti, ka šobrīd stabilitātei frakcija ir beigus darboties, un tas ir īstenībā, ieskicējot tādu, pavisam to kritienu no kalna, ja saliek kopā, tad tas ir vienkārši, tāds fascinējoši pat savā ziņā tas kritums. Tu teici, jā, vispārējais sākās ar Grevcova tika izslēgta vai izstājās, tur grūti saprast, tad viņi nolika mandātu, tad viņas vietā nāca Amils Saļimovs, tad bija tas Pučka, ko tu, ļoti korekti minēji, Pučka tur kaut kas tur arī, un tad viņš zaudēja mandātu dēļ to, ka viņš nemāka latviešu valodu, viņa vietā nāca Kļaviņa, Jeļena Kļaviņa, tad, kad viņa ienāca iekšā, tad viņa uzreiz, kā ienāca iekšā, tā izstājās no frakcijas, tur uzreiz izstājās arī Jekaterina Drēlinga, tad bija laikam kādu gadu pauze, un šī gada 10. februāra arī stabilitātei frakcija pamet vēl 3 deputāti, Ilja Ivanovs, Igors Judins un jau pieminētais Amils Saļimovs, un šobrīd stabilitāte ir palikusi, ja es pareizi saprotu, ar 4 deputātiem, bet minimālais skaits Saeimā ir 5 deputātu. Viņi zaudēja ne tikai frakcijas statusu, un tas ir nopietni, jo tur ir, referenti un vēl kaut kas, un telpas. Es saprotu, ka viņi no visurienes ir izlikti ārā, viņi ir zaudējuši status, bet kas vēl sāpīgāk, viņi ir zaudējuši valsts finansējumu, kaut kāds 200,000, un tas ir tā, pavisam traki, tā ka principā tādā kopsavilkumā, kopainā tā stabilitātes frakcija šobrīd ir pilnīgi sagrauta, un tas, cik ātri viņi pameta to grimstošo kuģi, tas tiešām ir tādā ziņā brīnojami, kā tas viss ir noticis. Bet no manas puses tāds pavisam neliels stāsts, bet es esmu stāstījis jau ļoti daudz cilvēkiem apkārt, un ne visu to apzinās, bet, ja man prasa, kāds Latvijai ir ienaidnieks, tepat nav runa par latviskām partijām, tur vienalga Nacionāla apvienība, vienotība, apvienotais saraksts, zaļie zemnieki, mēs tur varam viens otram tur iedur dunci, mazliet ribās, vai, tā tēlaini sakot, un tur komentēt, bet mums visiem, un es teiktu, Latvijai ir šobrīd tikai viens, un jā, Rudolf, tavs stāsts par stabilitāti, tas, protams, arī ir tāds spilgts un tā, bet es teiktu, ka viņi ir beigušies. Un šobrīd Latvijai ir tikai viens ienaidnieks, un es pat teiktu, ka tas ir viens cilvēks, tā ir Julija Stepaņenko. Tas ir apbrīnojami, kā viņa ir, es negribu teikt pat regresējusi vai tā, jo viņa ir vienkārši, pilnīgi citā virzienā aizgājusi, un šobrīd viņa ir absolūti radikālākais prokrieviskais spēks Latvijā. Tas ir mans subjektīvais viedoklis, ja gadījumā viņi man plānotu iesūdzēt tiesā, viņi ir juristi arī. Un es, esot Rīgas domē, es varu tikai ar tādu milzīgu abrīnu skatīties, cik filigrāni viņi darbojās, kāda ir tā kapacitāte. To vienkārši daudz nesaprot Latvijas iedzīvotāji vai politikai tur pietuvinātāk vai pat, kas darbojās. Tur ir milzīgs finansējums.
viņi tiešām strādā dienām un vakariem, tur kaut kādi nepazīstami cilvēki, viņu lojālisti raksta video un tā tālāk. Viss tur notiekās, ir finansējums branks, ir apakšā. Nu, es varu tikai minēt, viņš nāk, mēs visi saprotam, viena kaimiņu valsts, liela plaša kaimiņu valsts, es domāju, ka viņi nāk no turienes, no kaut kādiem tur drošības iestādēm, kas viss ir. Un plus arī tā precīzā darbība. Viņi visi darbojās absolūti precīzi, kāpēc KGB, jeb latviski sakot VDK, Valsts drošības komitejas rokas grāmatas, visas tās darbības, tā iekšējā komandas darbs, miedarbība, kā viņi dara, kādus akcentus viņi taisa, jo tas burtiski nesen, kad mēs atceramies, bija vēlēšanas Bulgārijā, Rumānijā, kur uzvarēja šie prokrieviskais, tur vienā gadījumā prezidents, otrā tur partija, tur Moldovā, viss šī te Krievu nauda, kas nāca iekšā un tie caur TikToku. Kas ir tas viņu kanāls, kur ir tas Krievijas tāds jāiemzirdziņš pēdējos gadus, tas ir TikToks, un tad mēs uzdodam jautājumu, Rudolf pieminētais Brēmans, kurš nav suverēnā vara Jūlijas partijā, bet viņi ir, tā kā roka ar cimdu. Viņš ir citā partijā jaunatvieši, bet viņš ir tajā pašā frakcijā. Vienkārši tā nianse ir tāda, ka Jūlija Stepaņenko spēlē uz tiem Krievu instinktiem, uz tādiem zemapziņu. Tā kā, un Rudolfs Brēmana loma ir, katram ir iedalīta savu lomu, viņš spēlē uz šo goblina, Gobzema vēlētāju instinktiem, ka viss ir slikti, Latvija ir neizdevusies valsts, bet viņš vēršās pie latviešiem. Un tādā veidā viņi audzē to kopēju elektorātu. Savukārt Jūlijas Stepaņenko, ir apbrīnojami, mēs pēc vārdu uzvārda, vārdu nē, bet uzvārdu varētu spriest, ka varbūt viņi ir ukrainieti, Stepaņenko, man šķiet tas ir ukrainisks uzvārds, bet, man nav daudz Latvijā tādi radikālāki Krievu Latvijā kā Jūlijas Stepaņenko, jo, piemēram, es, kad arī mazliet painteresējos, ielieku Googlā Jūlijas Stepaņenko, ko viņi saka, un, teiksim, tās divas tēzes bija, tādas diezgan spilgtas, spēcīgas un interesantas. Pirmā bija tā, kad viņi pie pilnas apziņas, un es pieņemu skaidrā, teica, ka karu Ukrainā uzsāk abas valstis. Tā kā abas valstis. Tā kā nevis Krievija iebruka 22. gadā ar 100 000 vai cik 300 000 karaspēku tankiem un tūkstošos, un vienkārši cilvēki kādai armija iebruka iekšā Ukrainā raķetēm, pa lidlaukiem raķetes lidoja un tā tālāk, bet viņi saka, kad abas valsts uzsāka, ka Ukraina uzsāka karu. Man interesantāk, Jūlijas Stepaņenko būtu, ja jūs pastāstītu, piemēram, cik ļoti jūs mīlat Krieviju. Mums tās ir atklāta saruna, te Mārtiņš Kosovičs atnāca, uzdeva jautājumu. Izstāstiet, cik ļoti jūs mīlat Krieviju. Kā interesi jūs aizstāvat? Jūs rīdznieki interesi aizstāvat? Jūs kaut kur teicāt, kur tāds interesants viens citāts, piemēram, ka karu Ukrainā sākušas abas valstis. Atnākiet, izstāstiet, kā Ukraina sāka karu. Atnāciet šeit, izstāstiet. Ukraina iebruka Krievijā. 22. gadā cilvēki kādā ienesās iekšā. Kā jums Ukraina uzsāka karu? Kādi jūs loma pastāstiet par Krievu valodas kampaņu Latvijā? Pastāstiet par to. Tur bija informācija, ka noplūda sārakstis par to, ka Krievijas finansētas kampaņas par Krievu valodu. Atnākat, pastāstiet, tas latvieši daudz vairāk interesē par to, kādas jūs attiecības ar Krieviju. Tas taču ir ļoti interesanti. Ja jūs tagad ģenerējat, vienkārši uzdodat, tur domājat, kādu vēl āķīgu jautājumu uzdot, tur izdomāšu vēl šitā uzdot, tur Geikins kundze, tur šitā, tur vēl kaut ko. Pastāstiet par Krieviju, tas interesē katru Latvijas iedzīvotāju, katru rīdznieku. Es jums jautāju, atnākiet, jums ir 5 minūtes. Paldies! Kādu? Krievijā iebruka Ukraina. Un saprotiet, protams, ir šis savā ziņā jau banālais jautājums, kam pieder Krīmu, uz ko viņi nekad nav atbildējis, bet, manuprāt, tas ir vēl tāds, tā kā neatbild, negrib neatbild, tā viņi slēpjās atkal pēc tādas VDK rokas grāmatas, bet tas, ka viņi intervijā pasaka, ka karu uzsāk abu, vienkārši mēs varam saprast to nenormālo naidu arī viņai pret Ukrainu, jo, piemēram, Rīgas domē ir jebkāds atbalsts Ukraiņiem, nesen balsoja par ģeneratoriem, Rīgas pilsēta piešķīra 100 000, Ukrainā ir augsts, pirms brīža vēl bija sals, 20 grādi 15, kas ir neraksturīgi Ukrainai, tie dienvidi tomēr salīdzinot ar Latviju, un viņi vienkārši taisīja histērijas ar to ārkārtīgo naidu pret Ukrainu, un tā kā pilnīgi tāds Krievu pasaules adepts. Un otrs bija tas, kad arī
tā viņas loma, mēs atceramies, ka viņa arī cīnījās par krievu valodu Latvijā, un tad kā noplūda informācija arī pēc tam e-pasta un tā tālāk, ka šo kampaņu finansēja Krievija. Nu, tā kā tas noplūda informācija, Krievijas pēcdienas finansē šīs valodas kampaņas gan par valodas referendumu, gan par skolām Krievu valodā un tā tālāk, un tur vadošā loma, nu ne galvenā, bet vadošā loma, starp vadošām lomām bija arī Jūlija Stepaņenko, tā kā viņa ar to Krievijas naudu ir saugus, un tāpēc nu, ir skarbs laiks Latvijā, un tāpēc es, protams, ka viņi uztais tādus, nu, tur nezinu, nu, tagad, ko arī pieminēja, manuprāt, Rudolfs par to, ka bērndārs taisiet, nu, Rīgā bērndārs, nu, ko nozīmē taisiet bērndārs? Ja stāv pēdējo 7 gadu laikā ir samazinājušies dzimstība bērniem pa 40%, ieklausties 7 gados pa 40%. Dzims bērni mazāk. Un šobrīd, nu, ja stāv blakus, tur ir dažādi piemēri, ko šogad arī apvienoja, tur ir 10 šiem bērndārziem. Nu, kā stāv 2 bērndārzi, piemēram, viena epizode, blakus, viena adrese, viens ir tur 49, otrs 49A, un viņš juridiski apvieno. Turpat netaisa cieta ēkas, bet viņas vienkārši juridiski apvieno. Atlaiž direktoru vienu no 2, nu, jo viņš nav nepieciešams, ir vienkārši viena struktūra. Viņi saka, ka taisiet bērndārs, nu tā nav taisība. Un savukārt otra tāda biežākā situācija ir tāda, ja stāv 2 bērndārsi, nezinu, imantā, kad vienā ir 40% piepildījums, otrā ir 50% piepildījums. Nu, ir taču loģiski, kad abas bērndārs apvieno, vienā ēkā ir 90% šī ēka piepildīta, vienkārši viena ēka paliek tukša, neviens bērns nezaudē savu iespēju būt iet bērndārzā. Arī neviens, nu, tas pasniedzējs, kas ir šis grupiņu vadītājs un tā viņi nezaudē, jo principā bērndārs šie, nu, skolotāji vai kā viņi sauc, šie speciālisti, viņi ir pieprasīti, viņi ir pieprasījums pēc tiem, un neviens netiek atraidīts, kas grib strādāt. Bet tas, ko dara Stepaņenko pēc tādiem klasiskākajiem KGB, viņi vienkārši spiež uz to zemapziņu. Jā, jūs te taisat ciet bērndārs, neviens netaisa. Un tā katru reizi, un tāpēc, nu, šis ir tāds milzīgs izšķiršanās brīdis latviešiem, jo es teiktu, ka Latvietim Latvijā nav lielāks ienaidnieks, jo, protams, mums te katram nepatīk, vienam nepatīk progresīvie, vienam nepatīk vienotība, vienam nepatīk nacionāla apvienība, mēs latvieši iekšēji te plēšamies, nu, kas ir arī kaut kādā ziņā pareizi, jo partijas ir daudz, viedokļi ir daudz, kaut kādas tādas, nu, tās vērtības, katra ir savs, un lai viss noklāt, nu, ir normāli, kad ir 4 partijas latviešiem, vai nav 5 vai 3, bet ir konkurence, viss ir kārtībā. Bet visām šīm partijām, jebkuram latvietim, ir tikai viens ienaidnieks. Un tas ienaidnieks ir Jūlija Stepaņenko, dēļ tā, ka mūsu valsts var tiešām nokļūt ļoti draudīgā situācijā. Pirms tam bija mēģinājumi gāzt pastāvošu iekārtu Moldovā, jūs atceraties, kur cilvēki, kandidāti, prezidenta kandidāti ar miljonu ierodās tikai no lidos no Maskavas un tā tālāk. Mēs to redzējām Ukrainā, kur Medvečuku gribēja iedēstīt. Moldovā bija Dodons un kas tur vēl, tur visādi prokrieviski elementi un bija Rumānija, Bulgārija, tā kā šis ir milzīgs izšķiršanās brīdis un es teiktu, ka mums latviešiem ir jātur acis vaļā un jāizstāst arī citiem, kas var pakļauties šai, es pat teiktu, varbūt ne Jūlijas, bet tās viņa sabiedrotā Rudolfa Brēmaņa šai manipulācijai par to, ka viss ir neizdevies, viss ir slikti un tā tālāk. Nu, tas īsi pastāsts par šo te, tā kā paldies un dod atpakaļ vārdu tev, Marlēna. Jā, paldies, Ģirt. Ģirt, tu teici par Danielu Pavļu, tā kā iespējams viņi ies kopā ar vienotību. Nu, un es sākotnēji runāju par tiem draugiem, kur Pavļots teica uz video, ka partijā viņam ir draugi. Kurš viņam ir vislielākais draugs? Tas ir Artis Kampars, ar kur kopā naudiņu taisīja biznesiņu Latvijā, un tie nebija vien tikai daži tūkstoši, kā mēs zinām, ja. Draugs ir tas, ar ko tu veido to lielāko biznesu, nu, un ar to arī apvienojies. Nu, visi loģiski. Jā, tu teici par Jūliju Stepaņenko, nu, to mēs redzam tā, kura te ir acu priekšā. Bet ir vēl kāds cilvēks, un līdz ar to partija, jo viņš ir tās līderis. Es gribu atgādināt vēl kādu faktu saistībā par latviešu
vērtībām. Un tas ir, gribu jums pateikt, tas ir Šuvājevs. Nacionālā apvienība izteica priekšlikumu, kas nosaka, ka patērētāju komunikācijā ar pakalpojumu sniedzēju obligāti jānotiek valsts valodā. Un tad katedrā nāca Šuvājeva kungs un teica, valoda nav lojalitātes tests. Iedomājieties, ko saka deputāts. Nu, un tu dzird saka latviešu partijas, jā, viņas nav tik ļoti tā draudīgas, bet redziet, latviešu partijas saka, valoda nav lojalitātes tests. Jā, to es gribu jums atgādināt, ka mums ir arī jāskatās, kas notiek latviešu partijās, tās saucamajās latviešu partijās, jā. Jo arī tur ir savi drauda nianses. Bet lūdzu, Rudolf, vārds tev. Atkal filozofēšu, draudi būs vienmēr, Marlēn. Jo, kā jūs domājat, kāpēc es iedomājos tieši par šo te dīvaino jampampu par savu vārdu brāli? Jo es skatījos ārzemju ziņas, un tur ir runa par Ņujorku. Ņujorkā 2 nedēļas atpakaļ bija sniega vētra, Ņujorka tikai tagad sāk novākt sniegu. Problēma ir tajā, ka Ņujorkas mērs Mamdani, komunists, marksists, 2 marksismu pasniedzēja bērns, ir paziņojis, ka nevajag, ir samazināti komunālie darbinieki, viņš solīja nesamazināt policijas budžetu, ir samazināts policijas budžets. Es jau sīkāk neanalizēšu, tur par Mamdani daudz varētu stāstīt, vienkārši izrādās tā, ka Mamdani izrādījās cilvēks ne savā vietā. Cilvēks, kas nav kompetents, maigi izsakoties, ja? Kā viņu dēvē republikāņi, to es šeit neatkārtošu, ņems YouTube mūs nobloķēs, un man nostājās mūsējais Mamdani, nedod dieviņi, ja? Šāds cilvēks ieņems kādu vadošu amatu, kaut kādu administratīvu amatu. Viņš jau bija, atcerieties, viņš bija diplomātiskajā dienestā un šobrīd tiek iztiesāta viņa lieta par 102 vai 112 tūkstošu piesavināšanos. Ja? Tātad arī iespējams, ka Zaglis izrādīsies tiesas lēmuma rezultātā. Ja? Kamēr tiesa nav lēmumu pieņēmusi, tikmēr mēs tam apgalvot nevaram. Lūk, tātad jautājums ir tāds, Ģirt, kā tev šķiet, vai tas, kas notiek ar partiju stabilitātei, ir kaut kādas neprofesionalitātes rezultāts, kaut kāda funktiera trūkuma rezultāts, vai tas tomēr ir kaut kāds plāns, kā tev šķiet? Paldies, Rudolf, par jautājumu. Man šķiet, ka tur absolūti nav nekāds noslēpums, bet tas ir tikai mans viedoklis. Tur nav ne plāns, ne vēl kaut kas. Tas ir absolūti sekas vienai lietai, tam, ka valsts drošības dienas paņēma, ja tā sarunvalodā saka, paņēma uz grauda šo partiju stabilitātei. Un principā tie signāli gaisā virmo, kad viņu dienas ir skaitītas. Tas bija jau pirms pusgada skaidrs, jebkuram vērotājam no malas. Un es domāju, ka tie, kas tur ir iekšienē, viņiem ir vēl vairāk. Un tad jūs saprotat, ka cilvēki, jeb oportunisti, kuri viņi tā kā ir beidzot tur iekļuvuši vienalga Saeimā Rīgas domē, viņi grib turpināt darboties. Viņiem šķiet, ka tie ir viņi, kas to panāca, nevis tā partija vai Rosļikovs. Jo kopumā, man jāsaka, ka Rosļikovs diezgan talantīgi darbojās, skaļi, viņš tur taisīja akcijas un tā tālāk. Viņam man prasa, man liekas, ka to arī to teica, kad partija stabilitāte ir viena cilvēka, šovs īstenībā. Bet šie cilvēki, viņi ir sadomājušies, viņi, protams, ka viņi grib, viņiem šķiet, ka viņi tā kā ies uz citu partiju un viss būs un tā tālāk, viņi nodeva savu partiju un bēg, jo viņi zina, viņi neapšaubām zina, ka partija stabilitātei beigsies. Un man pašam, es domāju, ka viņi to zina, bet man pašam tas jau bija skaidrs pirms pusgada, tiklīdz valsts drošības dienas jau pateica, ka viņš šobrīd izvērtē par partijas turpināšanu, un saprot, tur baigi grūti darboties tādos apstākļos, jo tu zini, ka visticamāk partija aiztaisīs. Ja partija aiztaisīs, tad viņi visi bēg projām, tā kā tāds žurks no šī grimstošā kuģa, un
Plāns nav pilnīgi nekāds, bet tas plāns var plāns sastāvdaļa var būt tāds, ka, piemēram, viņi tagad stājās ārā un viņus uzrunā, teiksim, nezinu, Krievijas pēcdienestu un viņus novirza kaut kur. Tas ir ticami, jā, piemēram, tas pats varētu būt, ļoti ticami, kad ar viņiem kāds strādā, bet tas, ka viņus tur musina stāties ārā no ārpus, es domāju, ka viņi saprot, ka principā tā partija ir beigusies, jo, ko es arī nepieminēju, un to arī nepieminēju, Rīgas domē arī pat ir izstājās ārā tas Petrovs, ja es nemaldos, kaut kāds pilnīgi nezināms sabiedrībai Petrovs, viens no daudziem Petroviem partijā stabilitātei, ja tā var sarunu valodā teikt. Petrovs bija viņa tuvākais cīņu biedrs pirms 6 gadiem, kad viņi bija saskaņā visi, tad tas bija tuvs cīņu biedrs, bet viņi vienkārši šobrīd, viņi pamet to kuģi, jo viņi zina, ka tas kuģis nogrims, un nav jābūt ne mazākām šaubām, ka stabilitāte nebūs, nekandidēs saimnes vēlēšanās 26. gada 3. oktobrī, nemaldos, būs mums vēlēšanas šobrīd. Skaidrs, paldies! Paldies, Dzirta un Rudolf. Jā, kāds mums ir tas noslēgums? Kādas ir cerības? Cerības ir, Dzirts saka, uz latviešu partijām, bet arī tur mums ir savas utītes, kuras mums ir jāizmēž, un skatieties lūdzu pareizi arī latviskās partijas, lai nebūtu mums pēc tam vilšanās. Bet lūdzu, noslēguma vārds jums arī, Rudolf, lūdzu, sākšu ar tevi. Paldies! Redzi, bija tāda filma Juris Laikmeta parks. Kāpēc es atceros šo filmu? Tur bija lieliska frāze. Dzīvība vienmēr atradīs ceļu. Protams, politiskie procesi tā ir tāda pseido dzīvība droši vien, ja, bet tas ir ļoti komplicēts, sarežģīts process. Viņš jebkurā gadījumā ies uz priekšu, jo mūsu valsts, mūsu valstī ir viens ļoti būtisks elements, kas nav daudzām citām valstīm. Mūsu valsts ir nacionāla valsts. Mūsu valstī ir šī nacionālā ideja, kas vienmēr pastāvēs tajā vai citā formā. Un es uzskatu, ka šī dzīvība ceļu atradīs, teiksim, ar, es nezinu, Nacionālo apvienību vai tur vēl kādu, ja, tas pat nav būtiski, bet progress turpināsies, viss ies uz priekšu, skaties, tomēr tās panslāviskās partijas tomēr, birst nost, jā, paldies. Tātad es palieku cerībā, ka dzīvība ceļu atradīs tādā vai savādākā veidā, jo mūsu valsts ir vesela. Jā, viņai ir utis kažokā, jā, mūsu valstī ir citādākas visādas grūtības, bet tas ir bijuši, tās būs un tas ir vienmēr tā. Bet mēs ejam uz priekšu. Paldies, mīļie! Un tāpēc, dārgais skatītāji, uzrakst savus apsvērumus par šīm partijām, kuras mēs šodien pieminējām, jo mēs nenoklājām visas, mēs aptuveni pusi, manuprāt, no partijām pieminējām. Tā kā rakstiet to, vēl kaut kādus aspektus, teiksim, kas jums liekas svarīgi, ja mēs skatāmies uz partijām un uz politiku. Tā kā lūdzu rakstiet komentārus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, mēs tos komentārus izlasām un tad arī ņemam vērā, lai varētu turpināt un attīstīt diskusijas. Paldies! Paldies jums, cienītie kolēģi, skatītāji, tiešām lūdzu rakstiet, jo sanāk tā, ka dažkārt politiķu viedoklis ir atšķirīgs no tautas viedokļa un saistībā ar to, ka mēs gatavojamies saimnes vēlēšanām, tad lūdzu rakstiet tomēr, lai būtu tā sakritība un saikne politiķiem ar tautu, lai varētu jau ņemt vērā pirms vēlēšanām, lai pēc tam mums nebūtu vilšanās. Paldies jums par uzmanību!